Sveicināts starp rindām noslēdzošā sezonas epizodē. Ar jums kā parasti kopā ir Filips, un šodien mēs parunāsim par to, kas mums izdevās, kas ne īpaši, ko vajadzētu ņemt vērā uz nākamo sezonu, un, protams, par līgas uzvarētājiem. Tātad kopumā es vērtēju sezonu kā ļoti labu gan no mediju puses, gan no starp rindām līgas vidējiem punktiem, tīpaši līderu peletonā. Visiem viss izdevās, ir labi rādītāji gan pasaulē, gan Latvijā, un tiešām ir par ko lepoties. Runājot un analizējot tieši par manu sniegumu, ir noteikti kļūdas, ir kaut kādas neveiksmes, ko vajadzēja izdarīt savādāk. Manā gadījumā tas bija Eze Buemo vietā pašā sezonas sākumā, kur Buemo nesa ļoti izcils punktus, tad satraumējās. Ne līdz galam noticēju Palmeram, iegādājos viņus samērā lēti, un tā arī neguvu uzticību Fodenam, kurš pabeidz sezonu kā labākais spēlētājs. Ja mēs runājam par kopējiem makrosiem, es noteikti jums ieteiktu noskatīties, izlasīt vai noklausīties 20 gadus vecā norvēģu jaunieša interviju, kurš uzvarēja kopējo fantasy līgu. Viņš ļoti daudz stāsta par kopējo konceptu, par analīzi, par expected points uz attiecīgo spēli. Viņš ļoti labi izvēlējās savas maiņas, netērēja liekus punktus, veica maiņas tieši pēdējā brīdī un beigās uzvarēja sezonu ar 51 punktu pārsvaru, ļoti pārliecinoši, un es domāju, katrs varētu gūt kādu labumu no tās intervijas, un pieminēsim arī to, ka šis menedžeris nekad pirms savas uzvaras nebijis top 100 000 menedžeru reitingā, kas skaitās kā tāds punkts, kurā brīdī jūs varat vērtēt sevi kā tiešām daļai profesionālu menedžeri FPL-ā. Protams, ja mēs runājam par 2024.–2025. gada sezonu, mums ir jāstāsta uz tām komandām, kuras pievienosies Premjerlīgai. Manuprāt, tās būs jaudīgākas par tiem pastarīšiem, kas katapultējās atpakaļ. Jāpievērš uzmanīgi Lesterei, cerams, ka arī Līdze, jo tur ir ļoti labi talanti, viņi maksās netik daudz FPL naudiņas un nesīs daudz punktu. Ja mēs runājam par šīs sezonas spīdekļiem, tie noteikti būtu Palmers, Watkins, Saka un Fodens. Es gaidu ļoti lielu cenas pieaugumu, varbūt ne tik ļoti Sakam, bet pārējie noteikti kļūs par premium klases spēlētājiem, un nākamā sezona mums jau vajadzēs izvēlēties kādu no šīm spēlētājiem vai tikai pusi no viņiem. Par cenām un cenu prognozēšanu noteikti es gribētu parunāt atsevišķā raidījumā, bet atcerēsimies to, ka arī tādi spēlētāji, kā Salahs, vairs nebūs tik aktuāli. Manuprāt, Žota arī ar jauno treneri varētu ieņemt viņa vietu, un tas būs galvenais punktu nesējs tieši no Liverpools. Un tagad pie paša patīkamākā ar mūsu starp rindām līgas uzvarētāju. Kaspars Grīnbergs ar komandu Haļau for the Win jau kopš Ziemassvētkiem strauji izvirzījās līderu pozīcijās, vienu brīdi pretendēja uz Latvijas top 1, bet beigās nedaudz nepaveicās, nedaudz on-goli sarkanās kartītes, un kaut kur arī plānošana neļāva Kasparam iegūt Latvijas top 1, bet ar to pilnībā bija pietiekami, lai uzvarētu starp rindām līgu. Kaspar, es ļoti tevi apsveicu, un noteikti gribu tevi uzaicināt šeit studijā, lai mēs varētu pārunāt
tavas emocijas, tavu analīzi tieši par spēli, ko tu varbūt piekoptu nākamajā gadā. Un kā vispār tev patika sacenties starp rindām. Mums ir arī sagatavotas dāvanas priekš tevis, bet ja nu gadījumā tu nevēlies atbraukt, viennozīmīgi uzraksti mums uz e-pastu, kas būs redzams uz ekrānā vai aprakstā. Kā arī mēs neaizmirsām par stamp rindām kausu, nedaudz pieticīgāks, bet Kārlis Greitāns ar komandu FK Iļļuciems ir uzvarētājs, un labprāt arī mēs tevi redzētu šeit, lai tu padalītos ar emocijām, vai arī vienkārši uzraksti mums uz e-pastu. Gribēju noteikti arī pateikties visiem mūsu abonementiem, skatītājiem, sekotājiem, profesionālai komandai par šī projekta atbalstu. Bija ļoti patīkami strādāt, arī mums bija ļoti patīkami atbildēt uz jūsu komentāriem, kuri sākumā bija intensīvāki, tad nedaudz norima. Noteikti es ļoti gribu jūs mudināt uz komentēšanu. Man pašam ļoti patīk tieši diskusija par futbolu, nekautrēties, uzdot jebkādus jautājumus komentāra sadaļā. Es vienmēr atbildēšu jums, veltīšu tam pietiekami daudz laika. Un, protams, es arī gribētu feedbacku, kas jums patika raidījumā, ko jūs gribētu uzlabot, vai tas bija pa garu vai pa īsu. Varbūt jūs gribētu dzirdēt vairāk statistiku vai vairāk vienkārši viedokļus vai vienkārši diskusijas varbūt ar kādu otru cilvēku. Un tādā veidā mēs varētu attīstīties, un tādā veidā mēs varētu radīt kvalitatīvāku produktu tieši jums. Protams, sekos arī Eiropas čempionāts futbolā, varbūt kaut kas tur, un cerams, ka būs diskusija ar mūsu līgas uzvarētājiem. Palieciet sveiki, palieciet kopā ar mums, un redzēsimies tuvākajā nākotnē.